pret jau krietni pieredzējušāku bokseru, kurš apostījies arī ir profesionālajā boksā. Nikita Smirnovs, kuram profesionālajā boksā 5 cīņas, 5 uzvaras. Izies sportists, kurš pārstāv Lāčplēšu cīņu leģionu, ķekal Kristians Vjatkins. Kristians Vjatkins plašākai publikai stājās priekšā. Vjatkins ir sportists, kurš nedod ceļu nevienam. Viņš nebaidās, nenoliek izaicinājumu, kaut gan viņam ir salīdzinoši maz pieredzes, bet viņa cīņas spars viņš varētu aizvietot 5 paši spēcīgākos bokserus pasaulē. Jo, es nezinu, kāda ir Vjatkina mērķi un uzdevumi šajā sporta veidā, bet skaidrs ir viens. Šis sportists par sevi vēl liks runāt un skaļi liks runāt, jo pat pēc šīs cīņas, jo Nikita Smirnovs, kurš ir bijis treniņnometnēs daudz dažādās valstīs, treniņnometnes aizbijis Krievijā, Baltkrievijā, Apvienotos Arābu Emirātos un daudzās citās valstīs. Viņš tiešām ir kādreiz arī bijis Latvijas čempionāta medaļnieks jauniešos. Pēc tam ilgstoši viņš boksā nerādījās. Tad viņš atnāca kā profesionālais boksers un viss kaut kur Nikita parādās, tur vienmēr kaut kas notiek. Un savulaik arī Nikita Smirnovs, arī tāpat kā Kristians Vjatkins ir piedalījušies milžu cīņās, tūkumā, cage boxingā, jeb boksa cīņās būrī. Tas nedaudz ir savādāk. Redzam, Vjatkins ir garāks. Un skaidrs, ka Vjatkins, kuru mēs redzējām pirms gada, ir mainījies. Šis puisis jau ir progresējis. Redzam, viņš nekad nav baidies. Tas man ļoti patīk šajā jaunajā censonī, ka viņam nav nozīmes, kas tam nāk pretī. Pieredzējis boksers vai jaunietis. Viņš pats ir jaunietis. Un ja tā paskatās tās cīņas, kurās Vjatkins ir piedalījies, viņam nākuši tikai vārdi pretī. Tiešām pārsvarā zināmi sportisti. Un tur vajadzīgi duši, lai izietu pret sportistu, kuri jau atpazīst. Savulaik arī vien brīdi bija pat aizrāvies ar svaru cilāšanu. Viņam arī ir savu personīgie dažādi blogi, kur arī viņš savos ceļojumos, gan uz taizemēm, visur pārēji iekuļās dažādās neparastās situācijās, un tad viņš rāda, kā viņš tās situācijas risina. Smirnovs pamazām adaptējas. Vjatkins, kā jau parasti, izmanto savus garās rokas distances kontrolēšanai. Smirnovam pagaidām nav īsti atrast atslēgu, kā atbloķēt šo te distanci, kā tikt cauri pretinieka aizsardzībai. Savukārt smuki absorbē Vjatkina raidītos sitiens Smirnovs. Visu laiku viņus novirs tālāk šos te cimdus. Bet Vjatkinam ir labs plāns, laba spēcīga komanda. Lāčplēšu cīņu leģions. Ļoti laba doma no Smirnova. Viņš gaidīja iespēju ar taisno pārsteigt Vjatkinu. Taču Vjatkins tam bija gatavs, paspēja pielikt abas rokas un noķerts šis sitiens tik cimdos. Un pēdējās sekundēs pēc raunda iedzert, jo otrais rauns, Kristians Vjatkins, malniešu šortos, Nikita Smirnovs sarkanajos, pārstāv Latviju. Smirnovs bija nosacies aizsardzībā, tagad Vjatkins izgaid cauri Smirnova cimdiem. Vjatkins turpina, un šeit Smirnovs uz pieredzīt pastrādāja, bija tuvā distancē, neizkustējies no vietas tajā brīdī, kad Vjatkins izdarīja sitienu. Līdzīgi kā karatē cīņās, varam redzēt, ka Smirnovs Vjatkina sitiens bloķē. Cik ilgi tas būs iespējams, jo kaut kādā momentā Kristians Vjatkins sapratīs, kā izvairīties no šiem Smirnova blokiem. Kaut gan dīvaini ir izmantot karatē jēdzienus boksā, jo boksā bloku nav teorijā,
Redzam, Smirnovs daudz atvēra Vjatkina sitiens. Smirnovs izvēlējies strādāt, nosacīt otrā numura amplua, vairāk līstā raundā pa daudz aktīvi boksēji, neizdomājot, neņemot vērā to faktu, ka vēl 2 raundi priekšā un tomēr ir jāsabalansē spēki, jo apzinās, ka no šiem te olimpiskā boksa cimdiem nakautēt ir ļoti sarežģīti. Un tas nozīmē to, ka visticamāk būs jānoiet visi pilnu distanci. Tātad 3 raundi pa 3 minūtēm. Tīrās cīņas laiks 9 minūtes, kas nav maz. Nu, protams, ja salīdzinām ar MMA, kur cīņas formula ir tāda pati 3 raundi, bet katrs raundi pa 5 minūtēm, kur kopumā tev jāiziet 15 minūtes. Un tas ir vēl sarežģītāk, bet, protams, boks ar MMA nav korekti salīdzināt, ir 2 dažādi sporta veidi un abi 2 ļoti, manuprāt, vīrišķīgi un ļoti sarežģīti sporta veidi. Kaut gan es nesaku, ka dāmas nevar piedalīties, un dāmas, manuprāt, ir ļoti labi iejutušās gan MMA, gan boksā, un es jau iepriekš, tad, kad boksēju, Laura Jakovļeva teica, ka boks pasaulē ir kļuvusi patiešām starp dāmām par ļoti populāru sporta veidu, un paskamies Katie Taylor. Šilds ir, es pieminēju noteikti. Nu, Šilds ir viena no tā bokseriem, ka šī tikai viens vīrietis, kurš man nakautēs, un tas bija Latvijas boksers. Un tur tās izvietās par tādā lielā skandālu, tas bija sparings, un tur meitene apvainoja Latvieti, ka viņš tam izmantojas pareizos cīņus, un tā tālāk, kaut gan, visi fakti spēlē pretēji, un jā, tā cīņa, ne tas cīņa, bet tas sparinga fragments ir arī klīst internetā, un jā, Latvija vienu brīdi bija atkal ļoti apspriest, un Latvija savulaik ir apspriest arī pateicoties Mairim Briedim, tad, kad mums bija pasaules čempions, dominējušākais bokseris pirmajā smagajā svarā, un mums arī ir viens bokseris, kurš dažus gadus atpakaļ tika dēvēts par pasaules sliktāko bokseru. Ja, viņu vārdu šobrīd nesaukšu, jo es domāju, ka nav korekti par tādām lietām runāt, kaut gan esmu par to, protams, stāstījis arī dažādos podkāstos un dažādās intervijās, ka ir tāds bokseris, bet viņu vārdu nesaukšu, un jo es to bokseru dažu gadus atpakaļ satiku, viņš strādāja McDonaldā, es piebraucu, bija klāt, un jā, es saku, kā tev iet, un tā tālāk izprašanā viņu, bet, par to es droši vien kādu citreiz pastāstīšu, tikmēr piesādzamies atpakaļ cīņai starp Nikitu Smirnovu, kurš ir sarkanajā formas starpā pret Kristiānu Vjatkinu, pieredzi pret ļoti lielu vēlmu uzvarēt, pret ļoti lielu drosmi, kāda ir Kristiānam Vjatkinam. Šis puisis, kā jau teicu, viņš nemeklē vieglas ceļš, viņš iet pret visiem, vienalga kurā cīņas šovā, vienalga pēc kādiem boksa noteikumiem, vai no ar MMA cīņu, ar MMA cīņu viņš vēl nav cīnījies, ja nemaldos, bet jā, viņš gan cage boxingā, teiksim tā, pierēm tā izskatās tādas maz pēc žestiem var secināt, ko mums rādīja Nikita Smirnovs. Jā, Smirnovs tik mierīgi boksē, manuprāt, pirmoreiz es neesmu redzējis, ka viņš tik savākts tādās šī turnīra dalībniekiem, iespējams, ka krūtīs spiešanā guļas, bet, boksā ar tādu nemēra spēks, mēra savādāk. Jā, muskuļi ļoti daudz skābekļa atņem, jā, ir daudz bokseri, kuriem iesaka tieši samazināt muskuļu masu. Ir bokseri, kas ļoti labi spēj savu muskuļu masu rādīt labus rezultātus, un droši vien pirmais, kas nāk prātā, ir neviens cits kā Anthony Joshua, Londonas Olimpisko spēļu uzvarētājs un bijušais pasaules čempions super smagajā svarā. Protams, arī Drāgs Kličko bija savukārt, manuprāt, savā laikā diezgan ar tādu tiešām bodybuildinga sportistu augumu. Un Kristiāns Vjatkins paceļ gaisā abas rokas, un viņš zina, ka viņš ir uzvarējis. Es arī gribētu piekrist Kristiānam Vjatkinam. Es domāju, ka Kristiāns bija labāks. Ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu uzvaru izcīna zilais stūris un Kristiāns Vjatkins izcīna uzvaru vienbalsīgu tiesnešu lēmumu pēc punktiem.